brīnišķīga dziesma par Liepāju ar brīnišķīgiem vārdiem, kas sakās: atnāc, draugs, pretī man Liedegā, tavā un manējā Liepājā. Šī dziesma uzrunā, arī sola, aicina, un faktiski arī šīs ir pēdējās dienas, kad beidzās šis solījuma un āršķirīgo aktīvo darbību laiks, un paliks nākošie 4 gadi, ka šie solījumi būs jāpiepilda ar reāli padarīto. Šajā laikā faktiski katrs no tiem, kas viens pret otru konkurējām, parādīja to, kas viņam slēpjas sirdī un prātā, jo bieži iznāca ārā tas, ko varbūt kādreiz mēs slēpjam. Par manīm arī daudz ir runājuši, un daudz pat manā vārdā ir runājuši, un izskanējis daudz kā nepatiesi. Tāpēc es nolēmu, kad liepājnieki ir pelnījuši, ka es pasaku patieso jums to, ko es domāju, un kā es šīs lietas saskatu un redzu. Pirmā lieta par domas darbiniekiem, par visiem tiem cilvēkiem, kas strādā pārvaldēs, domē, kapitāla sabiedrībās. Es uzskatu, ka šeit strādā ļoti daudz profesionālu, apzinīgu un atbildīgu darbinieku. Un varbūt tas, ka kuģi kapteinim ir misējies ar mērķi izvēli, tas nenozīmē, ka apkalpi vainīga. Un, ja kāds saka, ka visus domas darbiniekus es atlaidīšu, tad es jums varu pateikt, ka tā nav taisnība. Otrs par Liepājas metalurgu. Es uzskatu, ka Liepājas metalurgs ir jāizstāv, ka šis uzņēmums ir tradīcijām bagāts, un šādam uzņēmumam Liepājā turpmāk arī jāturpina darboties. Tikai tas, kad es uzskatu, ka pirmām kārtām jāizstāv darbinieki, kas strādā šajā uzņēmumā. Par pensionāriem runājot, man tas liekas dabiski, ka mēs rūpējamies par saviem tēviem, mātēm, vectētiņām, vecmāmiņām, un kad, ja tas nav rakstīts programmā, tas nenozīmē, ka netiek domāts un netiks darīts. Kā piemēram pēc es savā komandā esmu sprieduši par to, kad varētu sabiedriskajā transportā dot konkrētus laikus un konkrētas dienas, kad pensionāri un politiski represētie varēs braukt pilnīgi bez maksas. Ja tas nav ielikts programmā, tad tikai tāpēc, ka katra šī lieta jāpamato ar cipariem un tas ir jādara. Nu, un visbeidzot, par jebkuru solījumu ir jābūt ļoti atbildīgiem, un ja es neesmu aizrāvies varbūt ar populismu, ar kādu solījumu, tad vienkārši zinot to, ka es turu savu vārdu, un ja esmu kaut ko pateicis, es to izdaru. Nu, ja mēs pēc šāda principa sākam viens ar otru argumentus noliekot malā, piemērus noliekot malā, bet faktiski klāji izējot uz tādu populismu, nav jēga. Ja liepājnieki to ieraudzīja, ja viņi to saprata, tad viss ir kārtībā. Ja viņi neredzēja, nu, tad būs grūti liepājniekiem izlēmt, un tad arī, protams, būs grūti piepildīt tās labās idejas, ko varētu nākušo 4 gados izdarīt. Mēs esam bijuši korekti, mēs runājuši par problēmu, par reāliem skaitļiem. Ja kāds ir teicis, ka tie skaitļi nav patiesi, es varu pateikt, ka jebkurš skaitlis ir patiesi bijis, kas rakstīts, kas teikts, par ko diskusija bijusi, joprojām esam gatavs par viņiem diskutēt atklāti. Tagad ir laiks, ka liepājniekiem pašiem jāizlēm. Es joprojām visu aicinu, ka mums šis sastāvējušais, sasmirdušais Liepājas gaiss ir jāizveidina tiešām pārnestā nozīmē. Mīļie liepājnieki, kad tad, ja ne tagad?